Čau! Laipni lūdzam kārtējā video Libra Luras zīmola kanālā. Mani sauc Huberts, un šodien es vēlos jums parādīt vēl vienu mānekli, ar kuru jūs varēsiet noķert šādas zivis. Un šis māneklis ir Largo. Kā paši noteikti redzat, Libra Luras piedāvā plašu mānekļu klāstu foreļu makšķerēšanai, taču šie mānekļi lieliski darbojas arī ķerot sapalus, baltās zivis, kā arī neparastākos makšķerēšanas veidos, piemēram, trout ārējā. Trout ārējā – tas ir metode, kas kļūst arvien populārāka visā Eiropā, visā pasaulē, arī Latvijā. Un mēs piedāvājam mānekļus ne tikai klasiskai foreļu makšķerēšanai, bet arī universālai pielāgošanai citām metodēm. Tātad patiesībā, iegādājoties šādu burciņu, jūs varat makšķerēt dažādos veidos. Šodien vēlos jums iepazīstināt ar Largo. Largo šobrīd pie mums ir pieejams divos izmēros, bet jau gatavojam arī trešo kaslu izmēru. 30. un 35. izmērs jau ir mūsu piedāvājumā. Pateicoties tam, mēs varam pielāgoties zivīm, kas konkrētajā brīdī barojas mūsu makšķerēšanas vietā, kā arī tam, kas šajā vietā atrodas. Svarīgi ir tas, ka šīs ēsmas ir pieejamas arī 4 garšās, bez garšas, ar siera aromātu, krila un ķiploku. Tādējādi katrs makšķernieks var pielāgot savas vēlmes un izvēlēties tieši to garšu, kas viņam vislabāk patīk. Tagad apskatīsim Largo tuvāk. Largo ir diezgan vienkāršs lietošanā tārps. Jums tas tikai jābruņo atbilstoši. Montāžas metodi mēs jums parādām arī mūsu katalogā, kas pieejams mājaslapā www.libraluras.com. Tur mēs ne tikai parādām montāžu, bet arī iesakām, kā izvēlēties galviņu un āķu izmērus, lai efektīvi makšķerētu šāda veida tārpiem. Bet kas ir forši? Patiesībā šeit nav vajadzīgas nekādas lielas sarežģītības. Parasta džiga galva. Es dodu priekšroku volframa galviņām uz bezadzīšu aķiem, un ar tām varam efektīvi apmakšķerēt izvēlētās vietas. Mēs metām nedaudz augstāk par savu pozīciju, lai tārps ar vieglu slodzi skaisti nogrimtu, un tādā veidā varam veiksmīgi noķert tādas zivis kā sapali, foreles, varavīksnes foreles, bet bieži gadās arī dažādi citi lomi, piemēram, tādās upēs kā odra. Bez problēmām ar šādu ēsmas veidu varam ķert arī barbelus. Un tagad paskatieties uz Largo, tam ir forši atveidots kājņas apakšā un pa visu muguras garumu izveidots rievots elements. Tas nozīmē, ka šī ēsma, pateicoties tam, kā mēs to kustinām ar makšķeri, lieliski pievilina zivis uzbrukumam, īpaši apvienojumā ar speciālo materiālu, no kura tā ir izgatavota. Tas ir ideāls savienojums dažādu zivju ķeršanai. Papildus paskatieties, cik tā ir elastīga un izturīga pret mehāniskiem bojājumiem. Tūlīt pastāstīšu jums arī viltību, kā panākt, lai šāda ēsma, piemēram, trout ārējā makšķerēšanā, strādātu bez jebkādām problēmām tikai pateicoties tam, ka mēs to vienkārši tinam atpakaļ. Te man jau ir sagatavota volframa galviņa, mušiņas āķis, tādus es dodu priekšroku, bet visu šo, kā jau minēju, atradīsiet aprakstītu mūsu katalogā. Un paskatieties! Mēs šo varam uzmontēt patiesībā 3 dažādos veidos. Pirmo izmantoju foreļu makšķerēšanas vietās. Tas ir spēcīgi saliekt šo tārpiņu tādā kā banāna formā. Pateicoties tam, ko tūlīt redzēsiet šeit akvārijā, šī ēsma griežas, rotējot ap savu asi. Šī ir arī forša metode, lai ķertu sapalus. Tiklīdz mēs iemetīsim mūsu ēsmas un sāksim tīt auklu tā, lai tā visu laiku būtu saspringta, šis tārpiņš skaisti šūposies pa grunti un vilinās tieši lielos sapalus uzbrukumam. Bet mēs šo tārpiņu varam uzmontēt arī otrā veidā. Proti, mēs uzduram tāpat no galvas puses, bet izvadām āķi no muguras puses. Tādā veidā mums sanāk plakanāks savienojums, un pateicoties tam mēs varam tikpat veiksmīgi ķert gan sapalus, gan foreles. Vienīgi šādā gadījumā tārpiņa kustība būs smalkāka, maigāka. Tādējādi mēs varam noķert arī piesardzīgākas zivis. Un trešais veids diezgan neparasts, un šī ir viena no retajām Libra Luras zīmola ēsmas, kas ļauj mums šādu kombināciju. Tas ir uzāķēšana no otras puses, tātad no tārpiņa astes, un tādā veidā mēs panākam pilnīgi atšķirīgu ēsmas kustību ūdenī.
Un tagad aptuveni šeit jums ir Largo 30-nieks, šeit maz bezāķa āķis pie tā Wolframa galviņa. Te nav nekāda liela sarežģījuma. Mēs šo ēsmas varam uzāķiet vairākos veidos. Es to visbiežāk daru šādi. Un gatavs. Nav vērts šo ēsmas caurdurt pārāk tālu, lai tā nekļūtu pārāk stīva. Kad mēs ar šo ēsmas pieskaramies dibenam, tā forši papildus kustas ar asti, pat ja varētu šķist, ka tā nemaz tā nedara. Un kas ir forši? Šai ēsmai, kā jau minēju, ir vismaz 4 efektīvi montāžas veidi. Tagad paskatīsimies, kā tā uzvedas ūdenī. Nu, klausieties, ceru, ka tikāt līdz šī materiāla beigām. Ceru, ka arī jums iepatikās ēsma Largo. Atcerieties, pieejama 2 izmēros, 4 garšas versijās, 20 efektīvās, pārbaudītās krāsās. Pārbaudīt uz forelēm, sapaliem, kā arī citām zivīm. Ja jums nepieciešama vairāk informācijas par mūsu ēsmas, noteikti ieskatieties mājaslapā www.libralures.com. Tur vienmēr ir pieejams mūsu katalogs, kurā noteikti atradīsiet atbildes uz daudziem jūsu jautājumiem. Papildus aicinām jūs apmeklēt mūsu Facebook, Instagram, TikTok un X kontus. Uz tikšanos nākamajā materiālā!